Latvijas dārzeņu daudzveidība. Dārzeņi, augļi un ogas ir viena no ēdienkartes svarīgākajām sastāvdaļām. Mums visvērtīgākie ir tie, kas auguši Latvijā. Visvairāk dārzeņus audzē uz lauka. Pavasarī tos sēj un stāda. Vasarā par tiem rūpējas, lai tie izaugtu bagātīgi ar vitamīniem, minerālvielām un šķiedrvielām. Savukārt daba rūpējas, lai katrā gada laikā mēs uzņemtu tieši tās vielas, kas visvairāk vajadzīgas. Tādēļ ir dārzeņi, augļi un ogas, kurus ēdam vasarā un rudenī, piemēram, zemenes gurķus, kabačus, zirņus un puķkāpostus, bet ir arī tādi, kurus varam glabāt ziemai, piemēram, kāpostus, burkānus, kartupeļus, bietes, ķirbjus un ābolus. Tos glabā pagrabos, konservē vai saldē. Lai tiktu pie papildu tik vērtīgajiem vitamīniem, agrā pavasarī, vēlā rudenī un ziemā dārziņus audzē arī siltumnīcās. Visvairāk garšaugus, gurķus un tomātus. Pie mums audzētie dārzeņi ir vērtīgāki, jo tie nav tālu jāved, un mēs varam būt pārliecināti, ka tie ir audzēti, iepakoti un uzglabāti tā, lai nenodarītu kaitējumu mūsu veselībai.